Čau, mani draugi un abonētāji! Šodien es filmēju video, kur es esmu cepumu obijā, un šodien ar mani ir, jūs neticēsiet, Paula! Čau! Skaļāk saki, tevi nedzird. Čau! Un šodien mēs ar Paulu spēlēsim tādu obiju, kuri jālēkā pa cepumiem. Tas ir vienīgais, ko es sapratu. Tāpēc šeit es eju un... Tā, Paula, nāc. Es īsti nesaprotu, kas te... Nu, šitais ir tā kā parasts obijs, vienīgais ar cepuma tekstūru. Kā tu domā, man pievienot viņu pie favorītiem, Paula? Ja? Labi pievienoju, jo man garšo cepumiņi, un ja kas šitā te var staigāt vienkārši. It kā pa šitām šķirbām nelido. Reku ar montāžas maģiju es parādu, ka šeit uz šitās te pirms manis baltās svītras stāv arbūziņš. Es īsti nesaprotu, kas šeit ir tāds īpašs, ka tu pateici un elpo lūdzu klusāk. Ja? Jā, iedomājieties, skatītāji, es saku, aizrādu Paulai, ka viņa pārāk skaļi elpo. Ar kādu Depeche Mode jūs elpojat? Tas ir interesanti. Tā, Paula, tu zini, kas ir Depeche Mode? Nu, negluži. Dzirdējāt, viņa pateica, ka Depeche Mode ir mumetmuži. Es teicu, nu, negluži. Nu, negluži, nu, skaidrs, Depeche Mode ir tāda manas mammas pati mīļākā grupa. Nu, man viņa arī mazliet patīk. Davai tu ej pirmā. Es iešu. Tagad kā vienmēr šitā. Es kāpju pa trepītēm. Uii! Izskatās tā, it kā skatieties, skatītāji. Redz, kā es izskatos no apakšas pēc Lego. Ja. Es esmu ātrāks. Tas ir kaut kā interesanti, ka es vēl šeit neesmu nokritis, bet esmu izgājis 10% no kārtas. Iedomājies. Oi, Paula, viņa izgaist, es izgaistu. Kāpēc es staigāju pa gaisu? Kas? Es vēl arī vienreiz esmu nokritusi. Es pirmais gribu. Paula, jautājums, kāpēc tu... Es krītu cepumos, tas ir kaifs. Jūs gribētu krist cepumos, tāpēc, ka, Paula, kā angliski ir cepums? Kuki, labi. Tad kūkis priekš manis būs kūkis, nevis kuki. Kūkis, kūka, kukisu kūka. Viens jautājums skatītāji, es krītu cepumos, vismaz šeit ir ļoti skaists fons, tātad skatītāji, ja jūs gribat, lai biežāk Paula nāk ar mums video, es domāju, ka jūs zinat, kas ir Paula, viņa arī video filmē. Es jums viņu iesaku paskatīties, jo viņai ir diezgan forši video. Viņa pat mazliet montēt māk. Es tā domāju, jo, ja jūs gribat, lai mēs biežāk filmējam video ar Paulu, lieciet laikus. Jo Paula ir tāds cilvēks, ar kuru ir tā kā interesanti pat tad, kad kaitina. Paula, kāpēc tad, kad mēs nospiedām checkpointu, bija tāda skaņa, it kā nopurkājās princese? Jā, tas ir ļoti smieklīgi. Pasmejies, lai mēs visi varam dzirdēt, jo mūsu mikrofonos ir cepumi. Ko? To neiesim pa kvadrātu caurumiem. Kāpēc mēs iesim pa kvadrātu caurumiem? Kāpēc es nekrītu? Paula, uz otru pusi tu aizgāji. Paula, pasaki, kāda bija sajūta, kad tu aizgāji uz nepareizo pusi? Smieklīgi. Kāpēc tu nekrīti? Tāpēc, ka es nekrītu, es esmu levitējošais bridžiks.
Un vēl es jums gribēju paprasīt, lai jūs abonējat manu kanālu, jo es tiešām ļoti cenšos montēšanā. Es ļoti bieži, vismaz reizi nedēļā atbrīvoju vietu, lai tieši jums, foršajiem, labākajiem pasaulē skatītājiem būtu jautrāk skatīties uz visu šito te. Tāpēc, Paula, kāpēc tur lido cepums? Es gribu cepumu. Gribu. Gribu mēģināt uzlikt. Es mēģināju, pareizi gribi mēģināt, bet neuzlecu. Reku šeit vismaz var pa cepumiņiem pastaigāt. Man tā gribētos kaut šitajā objā pilnīgi viss būtu no cepumiem. Tie ir lāzeri. Davai nobučo konču, atskaņas, es esmu dzejnieks. Un vēl skatītāji, jūs zinājāt, ka drīz manā kanālā iznāks dziesma par mani. Un tajā dziesmā, ja kas esi arī tu, Paula. Jā? Jā? Vai, Paula, pasties, es staigāju pa gaisu. Tu mani pagaidīsi? Nu pagaidi, muļķīgo brālīti. Kāpēc šeit rakstīts, ka tas ir cepumu objs, bet šeit nemaz nav tik daudz cepumu? Izrādās šeit ir jālec. Tas ir kaut kā bīstami, jo es skāpju stūrīšiem, ar stūrīši man durās dupsītī. Paskatieties uz Pauliņu, nabadzīte nepaspēja uzkāpt pa trepītēm. Uhtī, šeit ir ceļi. Nē, es gribu pagaišo šokolādi. Nē, tumšo, man garšo labāk tumšā. Paula, kādi cepumi ir tavi mīļākie? Milka, tie nav cepumi īsti. Tie ir šokolāde. Bet tur arī ir cepumi. Tur ir arī cepumi, iedomājieties, šokolādē cepumi. Tur nav nekā īpaša, bet Paula uzskata, ka cepumi ir šokolāde. Nē? Jā. Paula, viens jautājums. Es domāju, ka jūs zinat šito mīmu. Fortenāte, ore babadžī. Izvēlies. Kāpēc ne? Fortenāto, ķiki. Jautājums bija Fortenāte, ore babadžī. Atbildi. Fortenāte, ore babadžī. Ore babadžī. Ai! Šitie te cepumu caurumi ir kaitinošāki par manu televizoru. Paula, pasaki vienā sekundē kanibāls. Kanibāls. Tas bija es nevaru pateikt. Četras sekundēs. Laikam, nē, tas bija 2. Paula, tu esi droša, ka mums šito visu vajag darīt, jo man to visu pēc tam vēl montēt? Nu, man jau arī tas jādara. Es nevaru normāli pastaigāt, es staigāju lēnāk par tevi. Pasties, es tik lēni čapoju. Ideāls skins, lieku laiku čelīti. Ko nestaigājas? Oi. Nu, varbūt Kristēn nofilmējam līdz 60%. Nu labi, mēs filmēsim priekš jums skatītājiem līdz apmēram 60%. Labi, lai jūs redzētu, kas te ir 60%, lai jūs redzētu, un jums nav īsti baigi garlaicīgi visu vienā video, jo, kā teica mans tētis, ne visiem patīk tādi gari video. Es esmu, piemēram, viens no tiem, kuriem mazliet patīk. Paula, ko tu tur lēkā uz otru pusi? Te ir neiespējami iziet priekš manis. Paula, palīdzi, es nevaru. Tu man Es nevaru ne uz priekšu, ne uz atpakaļu. Tu saproti, man neļauj vienlaikus staigāt un lēkāt. Varbūt tagad beidzam? Paula, varbūt tagad beidzam, jo man ir neiespējami. Un ar šito mēs skatītāji varētu beigt, jo
Man īsti nesanāks no šejienes izkāpt. Es esmu sliktāk tā kā Paula iekrita šokolādē un netiek tālāk. Tāpēc es gribu pateikt visiem, kā tur bija, visiem, atā. Un skaties, Paula aizzīmējas ekrāns tumšs.